jo es cenšos tā kā visus šos uzņēmējus, kas kaut ko ražo, kas nodarbojas ar inovācijām, kas mēģina kaut ko novadā attīstīt un nodarbojas ar mājražošanu. Es viņus tā kā gribētu aicināt vairāk piedalīties un kopīgi mums sniegt šos visus produktus cilvēkiem un aicinu visus ciemos uz ķoci. Aicinām Ivetu Ķēniņu, Zijā dārza garša, vai visi viņu pazīst kā veikala ķoču īpašnieci. Viņa arī tur dzīvojās savā veikalā. Balvu saņēma no Latvijas konsultāciju centra par to, ka popularizē gan bioloģisko saimniecību, gan arī mājražotājus, un tavs veikaliņš ir pārpildīts ar produktiem dažādiem. Saki lūdzu, kur tu pati ņem šo enerģiju, lai pati būtu arī kā bioloģiskais lauksaimnieks un vēl darīt arī citiem vēl papildus darbus? Es nezinu, kur es to enerģiju ņemu. Atklāt sakot, tas varbūt ir tad, kad tu aizbrauc uz tiem laukiem, kad tu iet savā dārzā, savā siltumnīcos, un tad, kad tu vari pastrādāt, iebāzt tās rokas zemē. Tur es to enerģiju ņemu arī no cilvēkiem, protams. Ja tur kāds ir ļoti pateicīgs un apmierināts un pasaka tev paldies un priecīgs par to, ko tu dari, tas ir, protams, ka tev dod to spēku un enerģiju darīt kaut ko tālāk, jo ne jau vienmēr viss tur paigas labi sanāk. ir reizes, kad tiešām tu tā arī dari, bez tam tu vienkārši to saliec sausos skaitļos un saproti, ka tev nekas priekš tevis vairs nepaliek. Tur ir tikai apgrozījums, jā. Es saprotu, ka savā veikliņā tur arī tirgo pašcepto plācmaizi un arī cits gardums, un arī tam vēl tev atliek laika. Jā, es to daru, jo man nav izvēles. Īstenībā gan arī vai tā, jo tie, kas mums novadā vai pie Ventspils tuvumā, novadā mums cits stāsts, protams, ir par Taigas klandraušiem un tā, bet tie, kas pilsētā, piemēram, es nevaru atrast tādu, kas man piegādātu par tādu cenu, lai es to adekvāti nomaksājot visu PVN un tā tālāk, varētu pārdot cilvēkiem. Tāpēc es pieņemu tādu lēmumu, kad es cepšu pati. Tad es jau, kopš pagājušā gada pavasara diezgan regulārus laiku cepu pati. Varbūt ir kaut kas tāds, ko tu gribētu, varbūt arī vēlies atklāt, ja tev būs kaut kāds, tu kaut ko arī esi domājis, kā vēl paplašināt savu sortimentu, vai lai vēl vairāk pieaicināt savus klientus, lai baudītu to pasākumu veikalā, jo tavs veikals ir gan ar kafiju, gan ar maizītēm, vai tu esi domājis arī par vēl kaut kādu citu, ko piedāvāt? Jā, es domāju, ka es kaut ko gribu piedāvāt, varbūt arī iedzert, varbūt uz vietas, varbūt arī paņemt līdzi, bet kaut ko tādu, kas būtu tāds tieši varbūt Ventspils novadā vai blakus pagastos vai blakus novados, kas nebūtu kaut kur briesmīgi tālienes un kas būtu tāds, ko varētu tiem cilvēkiem asociēties, piemēram, tas Ventspils novads arī. Bet īstenībā ir diezgan sarežģīti un grūti dabūt tos ražotājus līdz tam veikalam, jo daudzi tā kā baidās to darīt, kaut ko dara, bet baidās to visu likt uz papīra jā, tāda. Bet es jau aicinu visiem nebaidīties un droši piedāvāt savus produktus, jo es zinu, ka ne visu to, ko izaudzē, var apēst. Tā kā, jā. Varbūt tie, kas vēl varbūt nezin, ka tev ir tāds veikaliņš, pasaka, kur viņš atrodās, un tur ir, vienmēr saka, tur ir ne tikai novada produkti, bet arī citu novadu produkti, bet tad pasaka adresi, lai tie, kas vēl nezin, lai var aiziet pie tevis ciemos. Veikals atrodas Ventspilī, Annas ielā 7, blakus Rātas laukumam, blakus veikalam Eroskor, ja vēl precīzāk, un mums šajā gadā, es saprotu, no pilsētas AP nodaļas būvniecības nodaļas, kad mums būs iela slēgta. Tā kā mums vasarā arī būs ārā galdiņi un varēsiet ēst un baudīt. Un es ceru, ka atradīšu varbūt vēl kaut kādu bez Taigas klandraušiem, vēl kaut kādu gardumu līdz savam veikaliņām atvest, ko nobaudīt. Liels tev paldies, veiksmi arī turpmāk un lai tev jauks vakars. Paldies, liels!